Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ceturtdiena un raidījums Laika zīmes, pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Šodien ir brīnišķīga diena, Dieva žēlstības diena, un es vēlos arī īpaši atzīmēt to, ka šodien mēs noslēgsim šo sezonu. Un kā lai saka, jā, mēs noslēgsim laikam, nevis laikam, bet 10. sezonu. Jo 2003. gadā novembrī mēs iesākām šo raidījumu. Protams, tā pilnībā varēsim svinēt novembrī, ja tas kungs mums atļaus, 10 gadus. Bet no sirds pateicos par uzticīgu kalpošanu, un tas ir fantastiski. Man ļoti žēl, ka šodien mūsu vidū nav baptistu pārstāvs, nezinām apstākļu dēļ, nezinām, kur viņš arī ir, bet tas kungs viņam to piedos. Sveicinu Latvijas Vasarsvētku draugu apvienības bīskapu Jānu Ozoliņkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti. Un Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisko luterisko draugu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Kā arī mēs sveicinām tālienē kaut kur Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku, Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteru Eisānu. Visus tos labākos novēlējumus. Jāņa pirmā vēstule, un kā jau pagājušajā reizē sacīju, interesanti. Pēdējā stunda, par kuru raksta Jānis. Lasīšu no 2. nodaļas, sākot ar 18. pantu līdz nodaļas beigām. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudz antikristi. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši, bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Bet jums ir svaidījums no svētā, un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezinātu patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekādi meli nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav arī tēva. Kas apliecina dēlu, tam ir arī tēvs. Ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši? Lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis – mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši. Un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu, bet kā viņa svaidījums jums māca visu un ir patiess un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tā bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība un lai viņam atnākot, mēs netiktu viņa apkaunoti. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, kā arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa. Lūdzu, brāļi, pēdējā stunda jau tad, kad rakstīja Jānis šo vēstuli. Un mēs sākam šodien pēdējā stunda. Tad cik ilga tā pēdējā stunda ilgst? Lūdzu. Jā, arī sakam pēdējie laiki. Jā. Un šie pēdējie laiki ar Kristus atnākšanu
Dieva mīlestības atklāsme patiešām ir iesākušies. Un šī gadījumā Jānim tā ļoti svarīga tēma. Viņš vispār savā evaņģēlijā daudz runā par laiku, par stundām. Un šeit arī šī viņa tēma par šo pēdējo stundu parādās, ka nekas jauns nebūs, nekas cits netiks dots, bet pestīšanas laiks ir iesācies, ja tā var teikt, chronometrs ir nospiests, un viss, kas notiek, ir izskaņa šim laikam, šim žēlastības laikam, kas mums ir dāvāts. Un arī ir sava vieta tātad šiem pārbaudījumiem, kas nāk caur antikristu, kas nāk caur pretējo spēku, kas pretosies, kas vēlas atklāt sevi kā šīs pasaules valdnieks, bet kura stundas arī ir skaitītas, kura vara ir satriekta, un tas ir pateicoties Kristus upurim pie krusta. Īstenībā, šeit ir ļoti cieša saikne ar Jāņa evaņģēlija loģiku, ko viņš raksta, ļoti sīki un detalizēti aprakstot Kristus ciešanas pie krusta, viņa nāvi, šo godības stundu, ko viņš uzsver, kas tad arī ir kā izskaņa, kā jauna laika iesākums, kā debesu valstības sākums jau šeit zemes virsū. Jo tieši šī pārbaudījuma stundie, pēdējā stundē ir tā, kas mūs ievet jau arī godībā. Un Jānis ne tikai runā par pasaules beigām, par šo pēdējo stundu, kā ja tā var teikt, kaut ko dramatisku un draudošu, bet kā tādu, kas nāk, kas tuvojas un kas būs tad pārēja un ieiet tajā debesu godībā. Pēdējā stunda, ja pēdējā laika vienmēr ir saistīti, ja viņus liek kopā ar antikristu, jeb antikrists, kad nāk, jeb nāks, tad zinām, ka tie ir pēdējā laika. Šeit jau Jānis raksta, ka ir cēlušies daudzi antikristi. Kā tad to saprast? Mēs domājam, ka būs šis viens antikrists. Bērniņi ir pēdējā stunda, un kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Ja šķiram Tesaloniķiešu vēstulē, gan pirmā, gan otrā īpaši, viņas jau ir sarakstījis apustulis Pāvils. Šai brīdī jau vairāk kā 20 gadi jau viņas ir. Un tas ir interesanti, kā apustulis Jānis atsaucās jau uz to, kā tādu zināmu, uz tom zināšanām, kas ir aizsniedzamas kristiešiem, būtībā citai Bībeli. Tikai to brīdi tā vēl nav tapusi kā vienota Bībele, bet tie vēl ir apustuļu raksti, kur viena no šiem rakstiem ir arī šis šodien lasītais apustuļa Jāņa teikumi. Un man liekas ļoti skaisti, kā viņš tā, jūs jau esat dzirdējuši, ka nāk, un tālāk viņš jau apstiprina, bet ja lasīt pie Pāvila, viņš saka, nekrītiet neapdomīgā satraukumā. Un te Jānis pēc 20 plus gadiem Jeruzālem jau ir kritusi. Tas arī īpatni, cik tomēr kristietībā maz šis fakts, lai arī jūdiem tas ir vēstures tāds pagrieziens, kāds nav bijis varbūt gadu simteņiem. Un te neko īpaši. Ja? Te mēs parādam, ka Kristus nākšana mums ir svarīgāk par to, ka pasaulē neizdevās kaut kas iecerētais vai vēl kaut kā. Kristieši tiek vajāti, tas arī jau notiek. Reizē to, kā 70. gadā Jeruzālem un 6 gadus pirms tam kristieši pasludina par vajātu ticību. Tas viss notiek, bet viņš rāda, antikristi ir cēlušies. Interesanti, ka viņš pārgāja no viena uz daudz skaitli. Tas ir neparasti, jo pats Jānis jau, bet vēstules šķiet ir rakstīta pirms atklāsmes grāmatas. Bet atklāsmes grāmatā jau mēs redzēsim antikristu kā vienu konkrētu, kas ieņem savu sēdekli, ja? Un kuram tad ir, protams, atkal varētu teikt, bet tad tur tas zvērs un vēl kā, ja? Visādi tie palīgi pūķis, ja? Kas tie tādi. Tad šeit antikristi tiek nosaukti. Man liekas, ka vairāk tādā nevis amata nozīmē, ka viņa vēlns ir iecēlis par antikristu, bet tādā procesa nozīmē, proti, viņš runā pretī Kristum. Ja, tas nav tā, ka tas antikrists, jo tālāk tas interesantais no mums viņi ir izgājuši. Ko viņš grib pasakīt, ka tas nav kaut kāds tāds elles izdzimums, kas ar ugunis pļaudams, līdzīgi kā varbūt likās, kad ieņēma Jeruzālemi. Tas bija ellišķīgi jūdu acīs, ja, nocirst galvas visiem. 22. pantā dod šo atbildi, otrā daļa.
Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Un, protams, atsaucoties uz to Kērintu un pārējo to kompāniju, tie, protams, noliedza Kristus dievišķumu, un te ir ļoti īpatni pamanīt, un man šķiet, šo nepamanīja varbūt tad, kad pareizticīgie Austrumu baznīca ar Rietumu baznīcu cīnījās, sacīdam, ka nedrīkst tur mainīt nīkais ticības apliecību. Bet šeit mēs redzam, ja kāds noliedz dēla dievišķumu, šajos pantos pa svēto garu īpaši nemaz netiek runāts. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai aizsargā to, mums ir tik ļoti svarīgi kristietībā paturēt, ka tas ir dievišķs iemiesojums, ka tas, ko Kristus darīja, ir dievišķi, nevis tikai, kāds viens labs cilvēks, ja, jo tad ir citi un daudz stiprāki zobenam līdzīgi ieroči, nevis mīlestības un piedošanas ieroči. Jā, paldies arī brāļi jau ievadīja, un šeit arī liekas pilnīgi pareizi pirmie kristietības jau sākumā tas akcents bija, ka tik gaidīts kāds spēks, kāds viens tas, un tu jau citēji 2. Tesaloniķošu, tur 2. nodaļā viņš nosauks grēka cilvēks un cik sakoncentrēts, bet Jānis tagad pāriet uz citu un runā par tiem, kas ir bijuši daļa no kristiešu draudzes, no sadraudzības, bet kas nav pieņēmuši Kristu kā pestītāji, kā Mesija, kas ir runājuši pretī, kas nostājušies viņam pretī un ir izgājuši ārā. Un viņš tos nosauc par antikristiem. Tātad tie, kas ir pret Kristu, viņš šeit novērš to uzmanību no viena kaut kāda nosaukt. Lūk, šis te un cita nav. Jo tieši tā jau gadu 10, jau 20 gadu vairāk ir tā uzmanība sakoncentrēta bijusi un cilvēki droši vien, kad domāja. Viens piemērs, ko tu pieminēji. Padomāsim tā reālajā dzīvē. Ir radusies jauna mācība, faktiski. Kristus nāk ar jaunu mācību, kas ir balstīta vecajā, viņš neatceļ veco, bet balstīta jaunu. Un tagad nosauc cilvēku par antikristu, kurš to jauno mācību nepieņem. Es tā domāju, šodienas apstākļos kaut kur arī ir līdzīgi. Nepieņem. Piedod, viestur, savā veidā antikrists ir, kas nepieņem adventismu mācību. No šīs perspektīvas, no jebkuras baznīcas perspektīvas, tas, kurš tā tad varētu nostāties un kristietībā, mēs jau nedaudz pirms raidījuma te pāris domas vaidām, ka ir vienmēr bijusi tā tendence atrast kādā baznīcā to antikristu vai kādā grupā arī šodien cilvēki meklē, kuru to vienu un vienīgu atrast. Bet Jānis, manuprāt, ļoti veiksmīgi šeit iziet uz to, ka liek uzmanību tomēr paskatīties uz sevi, kāda augļi, kur tu esi tālāk, tu jau citēji, kur viņš piemin, kas neatzīst Kristus to mesiānismu, ka viņš ir tas mesija, ka viņš ir tas Dievs svaidītājs. Neatzīst līdz ar to Dievu un viņu to misiju. Ja tu noliec to, ko Dievs ir darījis, tātad tu esi pret. Un es redzētu arī šodien, ja tu mēģini atrast kaut kādus citus ceļus, aizvietojumus, tu esi antikrists. Vai tu sauc sevi par kristieti vai nesauc, tā atkal ir ārējā fasāde, bet pēc būtības. Viņš šeit runā par tiem, kas pēc būtības, un viņi ir ārā. Un Rolands to vēsturisko pieminēja, tur bija konkrētas grupas. Reizē mums ir jāuzmanās ar to tā vieglprātīgi nosaucot savus brāļus par antikristiem. Jo piekrītu. Tas, ka visam es nepiekrītu, un mēs jau zinām, faktiski konfesijas sadalījums ir, ka ir šīs atšķirīgās izpratnes, bet centrālais jau paliek, Tēvs, Dēls un Svētais Gars paliek. Tad es runāju par kristīgām konfesijām. Viens uzsver vairāk, adventisti uztver vairāk vienu lietu, vasarasvētku uzsver vairāk citu lietu, luterāņi uzsver vairāk citu lietu, katoļi uzsver vairāk citu un baptisti uzsver citu. Tādēļ jau nav antikrists. Jā, ja es vēl ļaušu brāļiem arī runāt, šeit ir tas, ko faktiski Jānis arī novērst uzmanību, neskatīties blakus, skaties iekšā. Vai tu dzīvo no tā evaņģēlija, vai tu esi viņu paņēmis, vai tu esi pret to. Kristus arī tur, kad runāja par līdzībām, viena no līdzībām par debesu valstību ir 13. nodaļā. Būt ir tā, ka tas rakstu mācīja, jeb tas, kas ir tajās rakstos iedziļinājis, viņš dos no vecā un jaunā.
viņam paliek arī tas pamats, un viņš viņu ieniek tādā jaunajā situācijā. Šeit grib iedot pilnīgi kaut ko aiziet no evaņģēlija nost, faktiski no tās dievības nost, no trīsvienības, mēs varētu teikt, pareizi Rolands sacīja, jūs minējāt, nav svētais gars akcentēts, lai... Jā, bet stop, es bet tālāk ir svētais gars. Tālāk ir, jā, bet šeit viņš tā nav. Bet es tāpēc saku, aizējot no trīsvienības, un te ir jāskatās sev iekšā. Es domāju, ka arī nav tas laiks. Mēs reizēm esam ar tiem apzīmējumiem, svaidām, tās birkas pie kā, tu esi antikrists, tu vēl, ja tu nedomā tā kā es, bet šeit ir akcents konkrētai lietai. Kāpēc tu nostājies pretī? 20. pants. Trīsvienība. Jā, te ir tu nostājies pretī tam. Tad, ko katrs saprot ar svaidījumu no svētā? Kas ir tas svaidījums? Jā, es gribētu teikt, ka pie šeit sēdošiem un plus vēl, ja mēs nesēdošos, es teiktu, ka pamatā kristīgas konfesijas visas, izņemot dažas, atzīst Tēvu, Dēlu un Svēto garu. Tā kā tas punkts mums tā kā atkristu. Bet šeit Mateja evaņģēlijā Jēzus teica tādus vārdus. Tas ir 24. nodaļā, un 23. 24. pants. Ja tad, kas jums sacīs, redzēs, šeit ir Kristus, vai tur tad neticiet? Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pievilti iespējams ir izredzētos. Tas jautājums ir ļoti nopietns, jo antikrists vienkārši nenostāsies pretim Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, viņam līdzi sekos zīmes un brīnumi. Kas dublēs patieso. Un ja mēs paskatāmies atpakaļ vecajā derībā, Mūzus un Ārons gāja pie Fārona, un Fārona burvi darīja to pašu, bet bija lietas, ko viņi nevarēja darīt. Un mūsu laikā ļoti daudz ir bīstamība, ļoti liela bīstamība ir tā, ka cilvēki ļoti aizraujās ar zīmēm un brīnumiem. Man arī viņas ļoti patīk, bet tai pašā laikā mums ir jāvēro, ko tas nozīmē. Ja mēs ievērojam to, kad aizliedz Tēvu, Dēlu, man kādreiz kāds mācītājs teica, viņš bija sastapies Rīgā ar kādu vīru, kurš bija pateicis, es esmu Kristus, kas ir nācis otrreiz miesā Rīgā. Un patiesība bija tāda, kad viņš viņu ieraudzīja, saka, pirmais iespējas, viņš gāja viņu diskutēt, vest pie prāta, kā saka, es viņu ieraudzīju, man bija tāds sajūta, ka jāmet tas ceļos pielūgt. Viņš saka, un es biju laimīgs, ka es no turienes tiku prom. Jo tas nav vienkārši. Tā ir, varētu teikt tā, mācība, kura ved no Kristus, kura paziņo kādu par Kristu, par Dievu, un tie ir viltus pravieši, kuri pravieto lietas, kas nenotiek, un tātad tas ir ļoti jābūt. Atklātais tā stāv demonisks spēks, jeb antikrista gars. Jā, jo ievērojot vecā derība ir tāda rakstvieta, kur Mūzus saka, ja jūsu vidū ir kāds pravietis, kurš saka, būs tā, un tā notiek, bet viņš ved jūs prom no Dieva, tad neticiet viņam. Redziet, te ir zīmes un brīnums, tas ir ļoti uzmanīgi, un tas ir laiks, kurā mēs dzīvojam, un kas ar vienu vairāk, es teiktu, tā sabiezē. Pirms brāļa runā, tavs skatījums 20. pantā, svaidījums no svētā. Svaidījums no svētā ir svētais gars, kurš šī laikā, šī dienā valda pasaulē. Jo viņš ir nācis, viņš vadīs visā patiesībā, viņš atgādinās, viņš pārliecinās pasauli par grēku un tiesu. Jā, gars, kurš nepārliecina cilvēkus par grēku un tiesu. Interesanti, kā ir, es pat ievēroju, 20. pants, jaunajā es lasīju, bet jums ir svaidījums no svētā, un jūs visi to zināt. Ka jums ir svaidījums, jūs to zināt. Bet vecajā tulkojumā jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Jā, man liekas, gan grieķu valoda laikam ļauj abos virzienos patulkot, diemžēl. Jā.
Manā Bībelē rakstīts, un jūs visi to zināt. Tad ir jaunais tulkojums precīzi. Vairāk laikam. Nu, jā. Bet par to jautājumu tomēr vēl mazliet ir pie tā jākavējās, par to apsaukāšanos, neapsaukāšanos. Ļoti svarīgi norobežot. Grēcinieks nav antikrists. Es paskaidrošu. Antikrists šajā un visos kontekstos, ja mēs godīgi skatīsimies, ir tas, kurš runā par pestīšanu. Tas, kurš piedāvā kaut kādu glābšanās ceļu. Proti, grēcinieks, kurš vienkārši nedomā par dvēseles glābšanu, nevar kļūt par antikristu. Viņš vienkārši iet tāds, acīsim, paralēlu ceļu līdz vienā vai otrā brīdī, vai tas būs nāvis vai kāds cits brīdis, nu vienalga atverās, visiem atverās. Tā man te kādi jaunieši pateica. Zin, kāds teiciens, krītošā lidmašīnā neticīgo nav. Ja, nu tāds labs teikums, ja, jo tiešām kaut kādā punktā visiem atverās. Es tā pie vecajiem sežot redzu, var visu mūžu lamāties ar baznīcu. Un pēkšņi izrādās mācītāji gaida vairāk kā varbūt ārstu tur veco ļaužu namā. Bet tātad, ko es gribēju sacīt? Antikrists tātad mācīs cilvēkiem, un visi tie antikristi māca glābšanās ceļu, nevis caur krusta piedošanu, bet caur vēl kaut ko. Lūk, kur ir tā antikrista definīcija, pati tā pamata definīcija. Tālāk jau vēl var kaut ko, bet kāpēc tad mums šeit ir, kāpēc es pieminēju, ka nav svētā gara ko? Ne jau tāpēc, ka gars maz svarīgs, bet tāpēc, ka šeit ir jāparāda, ka bez Kristus piedošana Dievu nedz jūs pazināt, kā Kristus pats teica jūdiem, jūs tak tēvu nepazīstat, tāpēc jūs mani nepazīstat. Nedz tēvu var pazīt, nedz otrādi. Ja tu tēvu kaut kur iepazīsti, nu skatoties kaut vai dabā, saulēktā un saulrietā, tad tu nevari dēlu atteikt, jo viņš ir iemiesots tas, kas ir iemiesots vicā dzīvā radībā, gudri redzot. Ja? Un antikrists tātad, vēlreiz es pasvītroju, visi tie antikristi ir arī šodien pa pilnam, kuri, un te ir tas interesantais, viņi pilina katrs zāģē vienu mazu tādu tā kā krēsla kāja, bet pa visiem viņi panāks to, ka beigās nāks tas viens centrālais antikrists, kas tad piedāvās pestīšanas ceļu, ievar čipsi vai ar ko tur uz rokas un met tetovējumu. Vēlreiz tā tad pasaku. Tie, kas māca, ka mēs varam atpestīti būt, un šeit ir no visvienkāršāko. Ja kāds saka, ka mūžīgo dzīvi var dabūt dzerot pareizu ūdeni vai pareizi ēdot vai neēdot, vai viss tas ir antikrists mācība. Ja to Jānis norobežo, vai nu pestīti dēlā, vai nu tad nav ko pa Dievu vispār runāt. Drīkst jautāt tev kā luterāniem, kā luterāņi lasa šo 20. un izprot pantu? Jānis tik skaisti pateica, es tā kā pēc tā tradicionālā lasījuma, es teiktu, ka tas svaidījums no svētā tiešām ir svētais gars, bet, un es domāju, šeit baptistiem arī varētu vienots un katoļiem visiem, droši vien vasarsvētku draudz arī, ka šeit mēs tomēr redzam arī atsauci uz kristību. Uz to, ka mums ir noslēgta jaunā derība, un tas tālāk, tas svaidījums tad mūsos runā, proti, mēs esam, tas svaidījums varētu arī tikt aizstāts ar iededzināta zīme. Mēs esam piederīgi, mēs esam tas ganāmpulks, kas pieder Dievam. Vai tur ir specifiski tikai svētais gars vai nē? Es saku tradicionāli luteriski tur svēto garu lasu, bet neizceļu, ka tas būtu īpaši. Jā. Es arī gribēju paturpināt par antikristu, jo es domāju, ka, protams, ir bijuši gadījumi, kad piekar antikrista birkas, bet arī tomēr arī tā, ka vispār neredz antikristu. Un jau Rolands iesāka runāt par to, kad Pāvils vēstulēm tesaloniķiešiem veltā veselu nodaļu īstenībā. Viņš viņu raksturo, un tas ir labi, ka tā nav tikai Jāņa ideja, bet kad mēs redzam pamatojumu gan pie mācekļiem, gan pie paša Jēzus, kas par to runā. Un kā tad viņš tiek raksturots? Naidnieks, kas sevi paaugstinās pāri par Dievu, par viņa svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Bet tāpat laikā Pāvils savā vēstulē tesaloniķiešiem saka, ka viņš jau darbojas, noslēpumainais ļaunums jau darbojas, un ka šie pārbaudījumi noteikti nāks. Un man liekas, ka ļoti pareizi ir šī doma, ka ne jau antikrista atnākšana kaut kur jāizstum uz pēdējiem laikiem, bet ka viņš ir mums blakus, ka patiesībā viņa gars jau nemitīgi darbojas, ja? Un ja mēs nesakojam Dieva svētumu, ja mēs neapliecinam Dieva svētumu trīsvienību, ja mēs nedzīvojam gara vadībā, tad patiesībā mēs visi esam apdraudēti. Jo tas bija svarīgs jautājums tajā laikā pirmiem kristiešiem, kā tas ir iespējams, ka arī pieņemot Kristu ir tādi, kas runā pret Kristu, vai no viņiem izejot nostājās, un Kristus mācība arī, ja tā var teikt,
samaisa vai tulko savādāk. Jā, bet man patīk, ka tā doma, ko Rolands sacīja, kristība, kā svaidījums. Un ziniet, kāpēc man viņa patika? Tas ir ekscelents piemērs, ka ja apstājās pie šī svaidījuma veida, ka tā ir kā kristība, tad ir liels ziepes. Piedodiet, ka es tā saku. Jo šodien baznīca ir pilna tādā gadījumā ar kristītiem antikristiem. Lūdzu, nepārprot pareizi. Jo redz, kur mums paskaidrojumi dod 27. pants. Arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Respektīvi, es vairāk esmu par to, ka vienīgi un tikai svētais gars ir tas, protams, caur kristību, protams, caur grēku nožēlu. Savādāk nevar būt. Bet svētais gars, kā 20. pantu katoļu baznīcā lasa un saprot? Ar šo 27. pantu skaidrojumu. Jums ir svaidījums no svētā gara, un jums viss ir zināms, jums viss ir atklāts, jums viss ir pieejams, jums viss ir pateikts. Nekas jauns netiks dots. Tā es paskatījos paralēlās tulkojumos. Lūdzu. Es piekrītu tam, ko es tikko teicu par to, ka kopā kristība un svētais gars. Un jautājums ir tas, kad tā nāks svaidījums. Tad, kad mēs atzīstamies grēkos, nožēlojam tos, esam kristīti, un tad nāk svaidījums. Mēs paklausam Dieva garam. Svaidījums ir tad, es teikšu tā, visus, kurus vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tā nav mūsu skatījuma svētā gara kristība, bet tas ir tas, ka Dieva gars vada cilvēku. Jo viņš būs pie jums un mājos jūsos divu stāvokļi. Tātad Dieva gars vada. Un te mēs lasījām, Andris lasīja par to, ka jums ir svaidījums un viņš māca jūs, viņš vadīs jūs visā patiesi, viņš atgādinās un ņems no manis un jums darīs zināmu. Tātad tas ir tā, bet jāatgādina, un ja mēs neklausām, jo viens no atgādinājumiem ir kristība. Šodien ir cilvēki, kuri saka, es runāju mēlēs, es esmu kristīts svētajā garā, man nav vajadzīga kristība. Es teikšu, tas ir nepaklausības grēks, ko Dieva vārds saka, kā buršanas un zīmēšanas grēks. Te mums jābūt, jo Dieva vārds darbojās visu kopā, neatsevišķi. Ja mēs gribam pa atsevišķiem punktiem sev paņemt, mēs nekur tālu neaiziesim. Jā, bet es jums uzdošu vienu ļoti sarežģītu jautājumu. Es pat, tas nav tā, lai kaut kādā veidā nolikt neērtā situācijā, bet lai mēs visi domātu. Un es neprasu no jums atbildi. Es arī pats šo atbildi, nevis atbildi, bet šo jautājumu saņēmu. Ļoti interesanti. Svētais gars ir viens. Jā un āmen. Un tad konfesijas, labi, apstāsimies pie mūsu 5. Un tad svētais gars tomēr kaut ko saka. Vienai katoļiem viņš saka, labi, malači, un dariet tā. Luterāņiem viņš saka, malači, bet nedariet to, ko katoļi dara. Baptistiem viņš saka, labi, jūs malači, dedzīgi, nepīpējiet, nedzerat, bet nedariet to, ko luterāņi saka. Tālāk pie adventistiem. Adventisti, jūs malači, ieturiet sabatu, tas jums tiks atzīmēts, piedodiet. un tālāk, bet to jūs nedariet, to, ko dara harizmāti, ja vasaras svētki. Tad man ir
Nē, tu tā kā interpretē, bet tā gluži nav. Konfesijas neradās ar domu, nedariet viņu. Nedariet konfesijām, tas, ko saka svētais gars, savā veidā, vismaz vēsturiski vai šodien mums to saka, tas ir uzmanīgi jāklausās, un es šai raidījumā 10 gadus uzmanīgi klausos, un nevaru pateikt, ka tik vienkārši tā atbildi ir, kā man gribētos viņu saņemt. Ja? Bet tad, kad viņi sākās, konfesijas bija nevis jūs tur kaut ko, bet jūs nesakat līdz galam to, kas ir jāpasaka. Tā mēs teicām viņiem, tā viņi teica mums, tā viņi teica tiem, ja, un tā mēs esam izlaik darījuši. Jūs nesakat līdz galam tos teikumus, kam ir jāizskan. Tātad mēs nesakām līdz galam to, ko svētais gars mums saka. Katoļi nesaka, luterāņi nesaka. No mūsu puses mums liekas, ka jāpasvītro šis teikums, katoļi saka, bet nē ar šo teikumu. Un atkal, šeit ir tas Gamaliela gudrība, ja? Nu, lai tie gadsimti izsijā, ja? Jo arī patiesībā es kā mācītājs arī mācos, ja kāds saka, manuprāt, nu ne tā, ja, nu, ja viņš saka, ka Dieva dēls nav, tad tur nav ko runāt, bet ja saka ne tā, tad varbūt jāļauj laikam, varbūt, ka tomēr es kaut kur arī savā pilnīgajā ticības patiesībā esmu kaut kur kļūdījies, jo Pāvils saka, visi mēs kļūdamies, ieskaitot arī apustuļus, ja, tāpēc tā, bet par to, kas ir sacīts par Svēto garu, nu jā, es tā kā paskatos, ka luterāļi tomēr šo svēto pirmkārt saista Kristu, bet lai būtu, ja mēs ņemam Svēto garu, tad tas 27. pants gan trāpa tie, un te es atgādinu, tie antikristi ir, es atceros kaut kad bērnībā, bija nobrukuši dzirnavs tur padomju gados, tur, un mēs tai dzirnavās ar savu brālēnu spēlējāmies, un atklājām, ka šausmīgi interesanta darbība ir urķēt vecos akmeņus ārā, ja? Viņi bija mūrēti vēl ne ar javu, bet ar to ģipšjavu kaut kādu, ja? Un mēs tik urķējam, tad viņš tā krīt lejā, jo tur nekas vairs nebija. Nu, mēs neko briesmīgi neārdījām, kaut gan, protams, sentēvu celto urbinājām. Šis tēls ir tas, ko tie antikristi dara. Pa akmenim no tā Dieva celtnes urbina ārā. Viens izurbināts akmenis ir tas, ko tu piesauc pa kristību. Tā acīm redzami nav bijusi kristība definīcija sākumā, ka tas ir kaut kāds notikums, un tad jau rauj vaļā tālāk. Jā, atļaujiet atgādināt, imperators Konstantīns atlika kristību, sacīdams, es nevaru kā kristietis un imperators kopā sadzīvot labāk, lai tad, kad es miršu kristī. Proti, ko tas nozīmē? Tātad tajā brīdī teoloģiski visi uzskatīja, ka ar kristību sākās jauna dzīve, nevis, nu, kristību un tad vēl kaut kas vajadzīgs, kāda svētā gara kristība, ko. Ja arī tā būtu, tad 27. pants tomēr izaicina arī tos, nu, ja drīkst, bet es negribu pārmest, bet tos harizmātiski aizrautos. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir sacīts, ja jūs sakat, ka tas svētais ir par svēto garu, tad te svētais gars nedod nekādas sajūtas, vienīgi māca. Ja? Jā. Tā kā, nu, tādā ziņā, lai mēs arī neaizraujamies, labi, ja tas ir svētais gars, bet tad atkal svētais gars nedod mums sajust, bet iemāca, ka Jēzus ir Dieva dēls un neko blakus viņam nevajag, nekādus mūsu nopelnus. Jā, lūdzu. Jā, ko tur vairāk īpaši varētu piebilst. Realitāte ir tā, mēs vairākus tos punktus šeit skaram un runājot par Svēto garu, es domāju arī, ka Dievs mūs uzrunā tādā situācijā, kur mēs katrs esam, un mēs jau esam ar savām izaugsmes, jeb tām spējām un uztveres spējām. Šodien nevar sagaidīt, ka mēs būtu visi ar pilnīgi vienādu uztveri, mēs pilnīgi vienādu Dievu pazītu, iedomāties, katrs mēs veidojam savu no savu, piedzīvojam to tēlu, un mēs augam. Svētais gars, es saprotu, mēs augam. Mēs varam palikt formā un teikt, mēs te piedzīvojam to vienu, piedzīvojam lietas, man mierā, es sēžu pie tā, un man vairs nav. Dievs faktiski, un šeit arī es redzu, Jānis atgādina, ka Dievs jau negrib tikai nodot kaut kādu informāciju. Svētais gars jau nenodot tikai informāciju. Viņš vienkārši arī mūs neizklaidē. Bet Dievs grib, lai mēs mainamies, lai mēs kļūstam par jaunu radījumu. Un arī šeit faktiski Jānis liek uzmanību uz to, lai mēs augam un lai mēs paliekam viņā, lai viņš atrod mūs tajā ticībā, ka mēs tur sakņojamies, augam un ejam. Un, protams, antikrists ir loģiski saistīts ar to, ka noliedz pestīšanu tur Dievā. Tas ir nāk, kad tu sāc likt kabināt visu klāt. Un tas ir interesanti visos laikos bijis. Mēs runājam, te Jānis ļoti īsi to horu, to pēdējo stundu min. Loģiski, no evaņģēlijā mēs arī tā varam ieskicēt, pēdējais laiks sākās ar vajāšanām un ar Jeruzalemes krišanu. Tātad viņi dzīvoja pēdējā laikā. Un faktiski mēs katrs esam dzīvojuši un dzīvojam pēdējā laikā. Šeit, ko es sev kādu tādu aplikāciju pielietojumu pieņemt, klausies,
ko Gars tev šodien saka, māca un skaties, kāds ir tavs augurs un cik tu esi tajā Kristu iekšā savā laikā, savā būtībā. Nefantazē, kas bija 100 gadus atpakaļ, kas būs uz priekšu, bet dzīvo šodienā. Tas, ko Jānis raksta 28. Un tagad bērniņi palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi apzināties dažas patiesības. Pirmkārt, Dieva vārds runā, kad par grēku nožēlu. Viņš vadīs jūs visā, tas ir viņš pārliecinās par grēku. Svētais Gars dara, viņš vada visā patiesībā. Un ir lietas, es tā vēroju, teiksim, par šiem 10 gadiem es vēroju daudz un dažādas lietas, ko mēs esam runājuši, pārunājuši. Teikšu tā, atziņa ir praktiski ļoti lielām, nevis lielām novirzēm, bet ir tāds, liekas, pamatā mēs visi runājam par grēku nožēlu, jo tiem, kam grēki piedod, tiem ir ticība un cerība un pārliecība. Un vienu, ko es gribētu teikt, kas mums jāņem vērā, un tas nav no jums, bet tas ir no Dieva, tā ir Dieva žēlastība. Es teikšu tā, kā Pentekosts kristīts svētajā garā, varbūt būdams ar dažādām dāvanām, es nevaru lielīties, ka tie ir mani nopelni. Bet visa patiesība pastāviekš tam, ka tā ir Dieva žēlastība, un tas nav no jums. Tā ir Dieva žēlastība, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi apzināties, ka mēs nevaram lielīties. To, ko mēs esam sapratuši, mēs to sludinām, mēs sakām, bet pašā laikā es nedrīkstu teikt, ka es esmu pārāks. Jo vēl ir kāda cita rakstvieta, kura saka, un kas ir tāds, ko tu neesi saņēmis? Kas ir tāds, ko tu neesi saņēmis? Un te ir ļoti svarīgi apzināties to, ka varbūt mēs vienu lietu uzsveram vairāk, mazāk. Nekur nav teikts, man ļoti gribētos, lai tā būtu teikts, teiksim, ka tie, kas nav kristīti svēto garu, nenāks debesīs, bet neko es nevaru atrast Bībelē. Tādu vietu, vai ne? Bet ir teikts, kuri paklausa, kuri ir vadīti no Dieva gara. Jo svētā gara kristība ir kristība, kura vada mūs un dod spēku strādāt. Tāpēc es gribētu pievērst uzmanību tam, ka viss tas, kas ir kādam vairāk vai mazāk, tas viss ir saņēmis tikai caur Dieva žēlastību. Un mēs nevaram ar to lielīties. Jā, un pāri visam tomēr mums ir jāpatur tā nopietnība, ka nekas mūs cits nevar aizvest pie patiesības atziņas kā vienīgi Svētais Gars. Es gribētu piebilst vēl klāt to, ka pēdējā laikā parādās cilvēki, kuri cenšas par visu varu, kā teikt, ietiept iekšā kristīgā dzīvē, ka kaut kas ir jādara vairāk. Ar to, ar Dieva žēlastību ir par maz, ar to ir par maz, tev vēl jāizdara tas, tev vēl jāizdara tas un tas un tas. Un beigās es jautāju, vai tā Kristus žēlastība vairs nedarbojās. Viņa darbojas, bet pēc tam ieskatieties, jūs uzmanīgi redzēsiet, ka daudzās draudzēs šodien tiek sludināts vairāk par darbiem nekā par Kristu. Tā ir. Paldies, brāļi, jums. Mums ir jānoslēdz mūsu raidījums, un lai Dievs bagātīgi svētī jūs, gribu no sirds pateikties jums visiem par uzticīgu kalpošanu, par pacietību, iepratīm brīžiem ļoti asiem jautājumiem. Paldies par jūsu skaidrojumiem, un daudzkārt mēs esam viens no otra sapratuši labāk šo dievišķo patiesību. Un cik labi, ka pāri visam patiešām mūsu vada Svētais Gars. Jo ja mūs nevadīs Svētais Gars, mēs te nebūtu. Tas ir viennozīmīgi. Un šeit nav, šis raidījums nav, lai apvienot visas konfesijas vienā, jeb lai nonivilētu, jeb lai kaut ko atmestu kādam, jeb kaut ko nē. Tas ir, lai mēs arvien vairāk un vairāk saprastu centrālo vēsti. Ir taču tā. Lai mēs saprastu to, ko patiešām es ticu katram mums saka Svētais Gars. Un ziniet,
Vairāk kārt mēs esam runājuši par to. Un, ziniet, man joprojām vēl pret acīm ir aina. Piedodiet, es nevaru mierīgi to pateikt. Kad šeit stāvēs biķers, maize, mēs visi kopīgi varēsim laust to. Bez kādiem aizspriedumiem. Jo to svētais gars aicina. Nolieciet visu malā. Es gribu, ka jūs esat kā viens. Nu, ir taču tā. Un es ticu, ka tas notiks. Ja nē, tad tas noteikti notiks. Tad, kad tas kungs būs atnācis, tad mums daudz kas apskaidrosies. Paldies, brāļi, jums vēlreiz, lai Dievs bagātīgi svētī. Un cienījamie radioklausītāji, paldies jums par jūsu aizlūgšanām. Paldies, ka jūs ziedojat finanses. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un arī šis raidījums turpinās savu skanējumu katru ceturtdienu. Vienīgi nebūs jaunās programmas. Mēs noteikti atkārtosim kādu iepriekšējo ciklu, kur esam lasījuši un par ko esam pārunājuši. Un, ja tas kungs atļaus, tad septembrī atkal varēsim tikties kopā un varbūt pat novembrī nosvinēt 10 gadu jubileju kopīgi šeit. Bet pāri visam mūsu kungam, lai ir gods un slava Jēzus Kristus vārdā. Paldies jums! Visu labu!